Hei, vai jūs esat par drošu kontaktu? Mani sauc Magnus Eriņš, un šodien ar certificētu elektriķi Jāni mēs dosimies ciemos pie Baibas cipanieces Gavares un noskaidrosim, kas viņas kontaktos. Kas viņas sadalas skapī un Skatāmies, vērojam, vai tur meklējam. elektrība pareizi strādā. Nu, tas, kas ir jādara, lai viss būtu droši, korekti un tā kā vajag. Jānis to viss zina. Es iešu skatīties arī, kas tur ir. Es kaut ko jaunu iemācīšos šodien atkal. Tuk, Baibā, kur tu esi? Tā nav Baiba, bet tas ir viņas sunīts. Čau, Baiba! Čau, Baiba! Čau! Elektriķi gaidījā? Elektriķi vienmēr. Mēs beidzot esam tavā atbildības zonā, jo līdz mājai atbildīgs sadals tīkls par visiem tiem vadiņiem ar tetu. Nu, kur ir tavs tas skapis, sadals skapis? Es nezinu, skapi, kur ir skeleti. Skeleti, bet elektrība tas ir jāzina pirmais, kur atrodas. Cik tas smuki. Šis ir liels Jā, skapis, jā. ko mēs varam redzēt. Daudz visādi ķibuļi un ņibuļi un vādi un Bet no iepriekšējiem piemēriem ko mēs te redzam? Mums jau ir jau kaut kas Pieredze ir, sazīmēts. pieredze Jā, ir, jā. pieredze mums ir jau, viss ir skaisti sazīmēts. Paskat, viņai veseli 2 stāvi. Te viss ir arī skaisti. Kā elektriķim skaisti. Profiņš šito taisīs, ja? Nu, bet, protams, šitādu mazu skapīti netaisā amatieri. Ļoti labi. Nē, viss te ir akurāti sadalīts, viss ir nodalīts. Mēs redzam arī kaut kāds noplūdes automātiņš ir ielikts. Nu, kā tu redzi, ar elektrības skapi mums ir kārtībā. Un patiesībā caurmērā mājā ar elektrību, man liekas, arī viss ir kārtībā. Bet mums bija tā, mums iespēja mājās zibēt. Un tur, tu tur vari sargāties, kā tu gribi, bet patiesībā dabas māte pati nolēma, kam iespēja. Acīm redzot, mēs bijām pelnījuši. Un ierīnas izgāja visas ierīces, kas bija ar vaistrāvu saistītas, ja, un arī ar citām strāvām. Un pat labam man ir bišķiņ tāda viena vieta, kas man patiesībā ir tāda neatrisināta, ja. Kas? Šī ir istaba, kurā mēs tīri labprāt, vakarējam, ja, tā kā skatāmies televizoru. Lieka piebilst, ka televizors arī bija izgājis no ierīnas. Nu, loģiski. Visi vadi bija smuki noslēpti. Šitas čemurs te nebija. Un tad, kad mēs atjauninājām visu, tad mums nācās kaut kā ļoti nesmuki to visu risināt. Un šī ir tā vieta, kas man ļoti nepatīk, un es viņu speciāli arī šodien tā kā bišķiņi atļāvos arī parādīt, jo citkārt es viņu tā kaut kā tur slēpju, ja? Un es esmu runājis vairāk kārtīgi, ka mums kaut kā jāatrisina šī, mums vienmēr neaiziet rokas līdz šī. Bet ko te vispār var darīt? Skaidrs, Baibai ir vajadzīgi šeit 1, 2, 3, 4, 5 līgzdas vismaz. Līgzdas, jā. Un tas mums tad jāliek ir Tā kā ir tās līgzdas īstenībā. Skaties, re, ko viņas ir. dziļumā, jā? Redzi? Re, kur viņas tur apakšā ir. Re, kur viss ir, jā. Jā, Tur tikai jā. jāsasprauž. Jā. Skaisti jāsasprauž, Jā. jā, jo pagarinātājs ir tās lietas, ko mēs... Kā tev ir ar laikiem? Negribu atbraukt. Rītdien varam sarunāt. Saspraust. Būsim godīgi, cik? Lūdzu, jā, No palīdzi. 0 līdz 10, cik šis ir Ļoti slikti. jā. Saki taisnību. Saki, Bet kā ir. kontakti ir tur, jā? Tu redzi. Saki, kā Skatāmies, ir. ko mēs, kas ir pievienots. Tās ir mazjaudīgās ierīces, kas nepatērē daudz. Tās tātad būtu Tas šajā gadījumā būtu receiveris. Jā, televizors. Televizors un Jā. atskaņotājs. Te nebūtu tik traģiski, tad te mēs ieliekam. Šitā kaste. 7. Kur ir tava visforšākā rozete tādā gadījumā? Kur tu visbiežāk izmanto? Dusmīgākā. Ja man jāsaka, kura virsnoslogotākā, teiksim, no elektrības viedokļa rozeta, tad šī reikana. Visi lādētāji ir, mēs te lādējam pilnīgi visas ierīces. Un, redzit, mums daudz lādētāji. Jo suņu trekeri tiek lādēti, visi mani pulksteņi un telefoni un visas manas planšetes un viss. Šī ir tā galvenā vieta. Paskatīsimies, kas mums tur būs. Tu zini, kas ir tās lietas, kas var rādīt tev priekšā, ka kaut kas nav kārtībā ar tavu elektrotīklu mājās? Vai tev ir kaut mazākā nojausma par to domājot? Kaut kā, man liekas, ka tā kā sāk sprakšķēt kaut kādu. Jā, to mēs, ja dzirdam kaut kādas lietas, jau mazas tur Kas vēl, Jāni? švirkstēšanas.
Tas ir pirmais, nākamais parādīsies jau smaciņa, kā jau tu teici, ka zibens Jo, ir zibens smaciņa. laikā mums maciņi bija. Sākumā mēs varam dzirdēt, tad sajust, un tad jau mēs jau pēc tam visu redzam, jā. Zibens laikā bija viss, gan sprākšķi, gan smaciņi, gan pani. Nu, ko mēs redzam? Mēs redzam, jā, 0,72 ohmi un 318 ampēri. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka automātiņš nostrādās. Aizsardzības automātiņš šeit nostrādās, jā. Te man ir blenderi, Bet šis ir stilīgi, klausies. redz, kuri te ir visi mani. Šitās ir drošas rozetes, ko, Jāni, mēs tā... Paskatīsimies. Šitā ir iekšā mēbelē, es uzreiz skatu tā, ko tur saka aparāts. Šitien visi. Šī tik liela cipara es neesmu redzējis, tā ir pretestība, tas omi ir tie pretestība. Jā, Tas ir slikti, labi, kas tas nu, ir? tas jau ir, teiksim, tas ir sliktāk nekā tur. Divas rozetes šajā te skapī, kur Baibai ir visa, vai ne, šī Tas ir stācība. ceks. Blenderēšanas Ceks, ceks, jā. jā. Ceks. Kuru tad no šīm rozetēm Baibai izmantot labāk? Kuru drošāk būtu izmantot? Labāk. Kreiso. Nevar izmantot abas divas, jo, ja kaut kas notiks, automātiņš atslēgsies. Tātad abas divas reizē, ne? Jā, izmantot drīkst, Jā. abas divas. Bet skatoties uz nākamo, Jāni, mums ir jāvelk ārā tā viena kamera, kas tev līdzi ir. Tā tavu mīļākā kamera. Mums ir tāda siltumkamera, siltumkamera. Slēpta. Zini, ko viņš skatīsies? Viņš tūlīt pat meklēs kaut kādas vietas tavā burvīgajā mājā, kur varētu būt tā elektrība, nu, par daudz tajā rozetē. Tā, pavērt vaļā. Redzi. Jā, man izskatās, ka tas ir pagarinātājs. Jā, un tas atkal ir pagarinātājs. Mēs atradam nākamos. Ir vēl viens pozīcijas. Gan tur es tiešām neko neesmu pagarinājis. Tur citi garinājis. mēs- Tur, man liekas, mēs tas rūtars, tur tas zibens, ka nāca, ka viņš tur visu izjauc, tad vajadzēja kaut kodus risinājumus darīt. Skapītī izskatās, ka mums ir viss skaidrs. Ļoti labi, Jāni, paskaties, mēs pie Baibas esam izgājuši cauri vairākiem punktiem, apskatījāmies visas foršas, bet ir viena lieta, par ko es ik pa brīdim aizdomājos. Tā kā kas tev vispār ir jāsaka? Nu, piemēram, Baibai, kas būtu jāprasa tev tajā brīdī, kad tu esi ieradies šeit pie viņas, nu, lai tu saprastu, kas tev vispār ir jādara? Vai tu jau tāpat zini, kas tev ir jādara? Atnākot jau, jā, vai pastāstīs, kur kaut kādas varbūt niansītas, kaut ko redz, varbūt kaut kādi aizdomas ir uz kaut kādām tās vietas apskatām, tad mēs pēc mērījumiem, mēs veicam mērījumus visai mājai, pēc schēmas izējām cauri, tāpēc mums ir vesels protokols, ko saraksta, un arī ar tavu mīļāko aparātu. Jā, man patīk termokameriņu. siltumkamera, es tā gribu ar iegādāties. Jā, ar to visam pāriet pāri. Pēc tam sapildus attaisa un dod slēdzienu. Baiba, mīļš, paldies tev, ka tu atvēri savus namdurvis vaļā un ielaidi mani un Jāni iekšā šeit, palūkoties tavās rozetēs un kontaktos un pagarinātājos. Jānis parasti pēc šādas vizītes iedod kaut kādu savu vērtējumu par drošo kontaktu. Cik tad te drošs kontakts ir, Jāni, ko elektrība spēlē pēc noteikumiem? Spēlē pēc noteikumiem, tad mēs 10 baļu skalā vērtējam, liekam 8. Jā, ir labi. Ļoti labi. Tas ir labi, Ļoti tas ir labi. jā. 8, tas ir labi. Jo ir kur tiekties, mums ir pagarinātājs istabā. Muģeklī jātiek galā. un Un tur īpašajā arī skapī, muģeklī, jā. Jāizmet ārā pagarinātāji Jā, vienkārši. jāsaliek. Tik vien tā problēma. Baiba, jebkurā gadījumā vēlreiz. Paldies, Mīļš, tev paldies. 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 Jūs atnācāt, kad nebijāt lepni iegriezāties. Vienmēr prieks pie tevis un Pie manis un pagarinātājiem. līdz nākamajai reizītei, Baiba. Tā. Lai forši, čau! Čau, jā.